Nu, šito grāmatu visticamākais jau visi būs parādījuši, bet es viņu parādīšu tik un tā. Šī, man liekas, vispār nav grāmata. Šis kaut kāds brīnums. Man šķiet, ka tur ir tik fantastisks dziļums un tik atbrīvojoši, tik iedvesmojoši, tik bagātinoši un spēcinoši. Dažreiz, kad es nezinu atbildes, es atšķiru un lasu. Tad es paņēmu absolūto klasiku, un mēs redzam šeit nosaukums, ja? Tāda viss par sievietēm. Viena skrien ar vilkiem, citas mīl par daudz. Šis, man liekas, bija grāmata, kuru es lasīju, esot ļoti jauna, un vēl tikko sākot psiholoģijas studijas, kas man atklāja tos neveselīgos, varbūt, lietas, ko mēs dažreiz saucam par iemīlēšanos, bet kas patiesībā ir slazdi. Man šķiet, šī ir tāda tiešām klasika. Es nevarēju nepaņemt vēl dažas grāmatas. Šī arī ir klasika. Viņa nav tulkota, manuprāt, latviski, bet man ļoti žēl, jo man šķiet, ka viņa atklāja tādas, dziļu izpratni par sevi un par attiecībām ar māti. Un tā man ir ļoti praktiska grāmata, kur vienkārši ir daudz un dažādas metodas, kā pārstāt, arī kafiju ir uzlieta, vai redzēt, ka es viņu lasīju, kā pārstāt satraukties, un tas man noderēja gan pašai, gan arī strādājot ar klientiem. Pati pēdējā grāmata, viņa ir krievu valodā, bet es ceru, ka varbūt kāda izdevniecība varētu to izdot latviski. Man, diemžēl, angļu valodā ir kaut kur aiztaigājusi tā grāmata. Šis, man liekas, arī ir kaut kas tāds, kas tādos ļoti, ļoti sāpīgos, ļoti tādos patiesībā šausmīgos brīžos atklāja tādas atbildes uz ļoti netriviāliem, ļoti dziļiem, ļoti sāpīgiem jautājumiem, un man šķiet, šis autors patiešām cenšas godīgi ieskatīties, godīgi atbildēt un tā kā nepalikt pie kaut kādām tādām šabloniskām atbildēm. Viņš iet dziļumā, un man šķiet, ka šis ir kaut kas tāds, kas arī man ir palīdzējies tādos patiešām tumšajos brīžos, tā kā ieraudzīt tādu kaut kādu, vai varbūt tādu sajust kaut kādu siltu roku.